Esiet sveicināti Latvijas neredzīgo biedrības jauniešu organizācijas podkāsta cikla Starp redzi un mums 4. epizodē. Šodien mēs runāsim par sadarbību ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Studijā kā viesi šodien ir Madara un Kristaps. Varbūt jūs varat pastāstīt par sevi, kas jūs esat? Sveiki, es esmu Madara. Es strādāju neredzīgā biedrībā kā projekta koordinators, koordinēju projektu Education is Key, un paralēli es vadu biedrību Born, kas ir mentālās un fiziskās veselības profilaktikas biedrība. Es esmu Kristaps, Madaras labā roka. Super. Vai jums ir bijusi arī iepriekšēja pieredze sadarbojoties ar vājredzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem? Es varbūt sākšu. Man pieredze darbā ar vājredzīgiem, neredzīgiem cilvēkiem ir jau es teikšu, kādus, 5 gadi apmēram. Sāku es strādāt pati neredzīgo biedrībā, un tad man izveidojās ļoti laba sadarbība ar asistenti, kuru tajā laikā strādāju, kas bija projekta vadītāja asistente Aija, un līdz ar to mēs arī turpinājām sadarbību arī pēc tam. Arī Born sastāvā viņa ir mūsu neatņemamā sastāvdaļa, 3. darbinieks, un plus vēl paralēli arī vienkārši veidojot projektus, veidojot sadarbību kopumā ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Ļoti jauki. Nē, man nav bijusi. Un tad, Kristap, tev šī sadarbība ir salīdzinoši nesena. Jā. Un vai tu vari par to pastāstīt? Ko tieši vēlies zināt? Kā tu nolēmi, kas tev motivēja? Vai tas bija tieši Madaras pavadībā, vai tu arī pats to izvēlējies? Madaras pavadībā pats izvēlējos. Ideāli. Jā, varbūt jūs varat sniegt savu viedokli par to, kā jūs redzat cilvēkus ar redzes traucējumiem no uzņēmēja viedokļa. Es domāju, ka tas jau, respektīvi, kurš cilvēks tiek vērtēts kā darbinieks kopumā, ko viņš spēja, ko viņš nespēja, un tieši tāpēc arī cilvēkam ir redzes invaliditāte. Labi, tas varbūt tās ir apgrūtinājums, bet ja tu zini, kas ir tās iespējas, ko viņš var un ko viņš nevar, un kā viņš tev var palīdzēt ikdienas darbā, tad reāli tas nav šķērs, tā nav problēma, ja tu tāpat izvērtē cilvēku personību, respektīvi, kāds ir viņa intelektuālās spējas, kāds ir viņa stiprās puses, vai tas tev ir atbilstoši, vai tas tev nav atbilstoši. Līdz ar to, piemēram, ja mēs paskatāmies kopumā un salīdzinām, piemēram, jebkuru vispār darba tirgu, tad vājredzīgi un neredzīgi cilvēki ir resurss, kurš, manuprāt, ir pārāk maz izmantots ikdienā. Ok, un vai jums ir nācies kaut kā īpaši šiem cilvēkiem pielāgoties? Protams, ikdienas darbs tiek pielāgots. Tas ir skaidrs, jo tas ir arī atkarīgs no tā, cik daudz tev kolēģi fiziski spēja vai nespēja izdarīt. Piemēram, ir pilnīgi skaidrs, ka visa vizuālā informācija, kas ir saistīta ar darbu, kā prezentācijas, kā, tur grafiskie materiāli, bildes, viss pārējais, tā ir atbildība, kur tu nevari īsti uzticēt kolēģim, kuram ir redzes traucējumi. Bet tajā pat laikā, arī ir jāpielāgo varbūt programmas, kuras tu izmanto. Faktiski tas mazais ievadiņš, ja pat ne ievads, bet vienkārši tas pirmsākums, kā uzsākt darbu, kā sadarbojās, lai saprastu, kuras programmas, kurš cilvēks konkrēti izmanto. Tālāk jau īsti atšķirības nav. Krista, varbūt to var papildināt. Jā, tas bija tāds vairāk tehniskais pielāgošanas veids. Tad, kad es sāku sadarboties ar neredzīgiem, vājredzīgiem jauniešiem, cilvēkiem, tad man liekas, ka lielākais, kas ir jāpielāgo, ir tev sevi ir jāpastrādā ar to emocionālo daļu. Tātad es sāku strādāt kopā ar cilvēku, kuram ir invaliditāte, un tas ir jebkuram cilvēkam ar emocijām, kad pirmais nostrādā tā emocionālā puse, kad kaut kāds žēlums nostaigā tevī. Tu tā kā izjūti vēlmi palīdzēt, citam dušiem glābšanas sindroms vai kaut kas tāds. Tad tu sāc ar šiem cilvēkiem vairāk komunicēt, jokot vispārējo, un tu sevī nostājās tas miers un saprot, ka tas cilvēks ir tieši tāds pats kā tu. Un, ja tev aiztaisīt acis, tad principā nekādas atšķirības tu nejustu. Un tas bija, tad, kad es sapratu, kā un ka es varu būt es pats, komunicēt ar šiem cilvēkiem,
vairāk neko nebija nekas jāpielāgo. Nu, varbūt kāds darbiņš jāizdara vairāk, kas tiešām attiecās, kā Madara teica, uz vizuālo daļu. Jā, bet tas par to emocionālo daļu, tas ir tāds mazliet kultūršoks. Jebkuram cilvēkam, kurš ienāk vidē, vai arī jebkurā vidē, kurā ienāk cilvēks, kurš ir vārdzīgs vai nedzīgs, viņš radīs mazu kultūršoku, bet tas ir attiecināms uz jebkuru atšķirību, kas ir tāda ļoti izteikta atšķirība starp cilvēkiem. Bet tajā brīdī tieši tā, īstenībā humors ir tieši tā lieta, kas ļoti palīdz cilvēkiem saprast, kā, respektīvi, ka tev nav jāsteigā, tā kā angliski ir tas walking on eggshells, ja, ka tev nav jābūt ļoti uzmanīgam un jāuzmanās, ka tik to cilvēku neizskar, jo īstenībā viņam pašam ar humoru izjūtu viss ir kārtībā. Un es zinu arī citu cilvēku, kur ir sākuši strādāt, vai arī vienkārši, kur ir saskarē ar vārdzīgiem, neredzīgiem cilvēkiem, viņiem arī tieši tā humora daļa ir tas, kad viņi saprot, ka, jā, es saprotu, kā rīkoties. Un tieši tas, ka, manuprāt, cik es zinu, es nezinu nevienu cilvēku, kuram ir redzes invaliditāte, kuram nebūtu humora izjūtas. Viņiem visiem ir izcila humora izjūta, jūs paši spējat jokot par sevi, jokot par citiem, un tas ir tas, kas ir salauž to ledu. Jokot par redzi. Ir jokot par redzi, jā, jo ļoti daudz cilvēku uzskata, ka, piemēram, tu nevari teikt paskaties. Vai kaut kas tāds, vienkārši, ka tev liekas, ka tu aizskars cilvēku, ja teiks, paskaties, vai tu vakar redzēji, vai kaut ko tādu, lai īstenībā jūs paši izmantojat tā terminoloģiju, ko jūs izmantojat. Vienkārši, tas ir tas saprast, kur ir tās robežas, teiksim, tā kā tās komunikācijas robežas, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti. Tas ir tas pielāgojums, jā. Un vai jūs šajā sadarbībā saskatāt, kādi būtu tie ieguvumi? Labi, viens, ko gan tu, gan Kristaps minēja, ir šis esi tu pats, kad sākumā tev ir jāsalauž tas ledus, un beigās tu iegūsi no tā, jo tu iemācies komunicējot ar šiem cilvēkiem. Bet ko jūs vēl varētu minēt kā tādus reālos ieguvumus? Tu iemācies būt iecietīgāks. Redzi, mums tā sadarbība savā ziņā varbūt pat ciešāka ir nekā dažam labam, kurš pieņems vai jau strādā ar cilvēku ar redzes invaliditāti, jo tātad, jūs paši arī mēs ar jums braucam tātad uz Igauniju, mēs ar jums kopā pusdienojam, tajā brīdī tu iemācies arī vairāk tā kā padomāt vispirms par tā otra cilvēka vajadzībām. Tātad es sagatavoju tev pusdienas, nolieku priekšā izstāstu, un tad es tikai domāju par savu vēderu. Pārsvarā jau kā visi iet pusdienās, tā katrs domā par savu kuņģi un aiziet vienalga. Un tāpēc, jā, tā spēja padomāt plašāk, jā, vienkārši izvērtēt arī situāciju. Es domāju, tā ir prasme, kas pēc tam var noderēt dzīvē kopumā, ka tu vienkārši ieejot jebkurā jaunā situācijā, spēj uzreiz izvērtēt, piemēram, pieejamību, cik viņi ir pieejamīgi, pati, piemēram, fiziskā telpa vai ir pieejama, vai tīpaši, ja tu strādā ar vārdzīgiem, neredzīgiem cilvēkiem, tev ir jāorganizē pasākums, jo tad ir kaut kādi soļi, kas ir jāspēr, lai tu saprastu, ka tā ir droša vide, kur tu vari organizēt pasākumu, bet pēc tam tā prasmes tev vienkārši pastīties, izvērtēt situāciju, izvērtēt telpu, viņa tev noder arī nākotnē. Tieši tas pats arī par to pašu ēdienu, par vēl kaut ko. Vienkārši tas ir tā kā tev mazliet tā kā paplašinās apziņas loks, respektīvi tā, kā viņi saucās, periferā redzē, ja? Un kaut kas līdzīgs ar uztveri, ja? Ka tu neesi skaties un neesi uztver lietas vairs tikai kā es, bet uztver viņas plašāk. Tā kā periferā uztvere, var tā teikt. Jauna terminoloģija. Jā. Vai varētu teikt, ka jūsu viedoklis par šiem cilvēkiem ir mainījies? Man nebija līdz šim brīdim tas viedoklis nekāds. Es dzīvoju, tā teikt, savā kupolā, savā realitātē, un ja man, nav tā, ka uz katra stūra var satikties ar šiem cilvēkiem. Protams, es arī, kopš es sev atceros, es vienmēr esmu palīdzējis cilvēkiem, un tajā brīdī es neanalizēju, vai tur ir invaliditāte, nav invaliditāte, cilvēkam vajag, es palīdzu, un cik es varu palīdzēt. To pašu, ko tev padot vecam cilvēkam veikalā no plauktiņa augstāk, biespienu. Es domāju, man ir ļoti līdzīgi, jo es atceros savu to pirmo saskarsmi ar neredzīgo biedrību kopumā. Man vispār nebija nekādu iespaidu, tikai tu ej ar tādu nulli, respektīvi, tev nav ekspektācijas, tu nezini, ko gaidīt, līdz ar to tu vienkārši esi atvērts situācijai. Un es zinu situācijas, kur ir ļoti negatīva attieksme, bet tā rodās tikai tāpēc, ka
pirms tam ir bijis neredzīgs vai vājredzīgs cilvēks, kuram vienkārši ir tāds raksturs, un, respektīvi, viņa personība ir radījusi negatīvu iespēju par visu kopienu. Bet, tas ir vispār tāds kopienas fenomens, tas ir arī attiecināms arī, piemēram, ja latvietis aizbrauc uz citu valsti, kur nekad neviens nav saticis latvieti, jā, tad viss domās spriedīs par Latviju pēc to cilvēku. Tieši tāpatās, ja ir bijis negatīvs iespējas, respektīvi, ja pirmā saskarsme ar cilvēku ar redzes traucējumiem ir bijusi negatīva, tad tas atstāja kaut kādu tādu tālējošāku rūgtumu un tādu nevēlēšanos komunicēt, bet es pat esmu runājis ar tādiem cilvēkiem, un es vienmēr esmu argumentējis par to, ka tas ir viens cilvēks. Tu nevari vērtēt visus pēc viena, jo tieši tāpat tā kā jebkura kopiena ir atšķirīga, tieši tāpat arī cilvēki ar redzes invaliditāti ir atšķirīgi, gan personības ziņā, gan komunikācijas ziņā, un vispār, tā kā ir spektrs cilvēku. Jā, tas arī papildinot vēl Madaras teikto, kad tad, kad jums strādā, kāds no jums uzstāda latiņu, tādu pozitīvu augstu latiņu, un tad, piemēram, atnāk otrs, tas pats jaunietis, un tu no viņa gaidi to pašu vai vairāk. Un tad īstenībā ir varbūt atkal jāpakāpjas atpakaļ solīt. Tas arī ir arī par jebkuru citu cilvēku, kurš ienāk darba vidē, kad kāds ir vienmēr uztaisījis to latiņu augstāku vai tur zemāku, un tad tu viņu vai pārspēj, vai tomēr bišķiņ jāatkāpjas un jāsamierinās, kad visi nevar tajā vienā līmenī, tā teikt, kapāt. Bet man liekas, ka tieši, piemēram, ja mēs paskatāmies cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tad, piemēram, man kā cilvēkam, kas strādā un kas deleģē darbus, ir vieglāk, jo tieši tajā brīdī, kad, piemēram, atnāk cilvēks ar invaliditāti, es uzreiz viņu tā kā atkal paņem šo neitrālo pozīciju un es izvērtēju viņa spējas. Savukārt, ja tev mainās darbinieks no pozīcijas uz pozīciju, tad tu sagaidi, ka tas jaunais darbinieks izpildīs to, ko varēja izpildīt vecais, kas ir tas, ko Kristaps minēja. Vienkārši mums ir ļoti grūti iemācīties apstīties objektīvi un paņemt neitrālu sākuma punktu. Es tā tikko aizdomājos, to visu kopā velkot. Šeit parādās komunikācija. Ja cilvēks nav komunikabls, tad viņam sastrādāties varbūt ar cilvēku ar redzes invaliditāti ir grūtāka, jo visu laiku ar jums ir jārunā. Tas pats, kad es teicu, kad ar jums iet pa ielu, ir gandrīz, varbūt stulbs salīdzinājums, bet tas tāpat kā iet ar suni, kuram jāizpild tavs pavēles. Es arī visu laiku tev stāstu pakāpiens, tur šķērslis, ko. Visu laiku jābūt komunikācijai. Un ja tu neesi komunikabls, tad šis moments, kad tev ir jāstāst cilvēkam, ejot, pa telpu, pa ielu, tas jau tev var radīt jau tādu diskomfortu. Es nekad tik daudz neesmu runājis. Un tad sākās, jūtos neērti. Un visi šie te neveiklie momenti. Varbūt jūs varat ilustrēt kādus atgadījumus, kad jūs iepazināties ar šiem cilvēkiem vai kādas pozitīvās, var arī negatīvās pieredzes minēt, lai klausītājiem rastos tas priekšstats. Man liekas, man ļoti spilgtā atmiņā ir, kad es sāku strādāt neredzīgo biedrībā, es nemaldos 18. gadā, tad mans pirmais projekts bija tieši ar CES filiāli. Un tas, kas man ļoti patika, jo es nekad dzīvē nebiju strādājis ar neredzīgu cilvēku, es nezinu, kādas ir tās iespējas, kā ir jāstrādā, un man bija jātaisa tik elementāri kā Ziemassvētku pasākumam afiša. Un, protams, es zināju, ka ir kontrasts vēl kaut kas, ir jāņem lietas kaut kas te ir pastāstīts. Un tas, kas man ļoti, ļoti, ļoti patika, atkal ir tas pats, ko Kristaps jau minēja, komunikācija, jo es aizsūtīju uz CES filiāli apskatīties plakātu, man atpakaļ bija zvans ar to, ka mums šis nedara. Bet tas nebija vienkārši par to, ka šis nedara, bet tur bija mums nedara, jo kontrasts ir par sliktu, tev vajag izteiktāk bildi, vajag vājāku, tekstu vajag lielāku, tekstu vajag kontrastaināku, un tas ir tas, kas ritīgi palīdz, ka tu vienkārši spēj saprast, kā strādāt. Tieši tāpatās, man liekas, tas ir tas ieteikums cilvēkiem ar redzes invaliditāti, nekautrēties saprast, kādas ir jūsu limiti, respektīvi, ko jūs varat, ko jūs nevarat izdarīt, un uzreiz teikt, piemēram, es nevaru lietot Exceli, man personīgi viņš nestrādā vai vēl kaut kas. Līdz ar to, ja cilvēks gribēs ar tevi strādāt, viņš atradīs veidu, kā strādāt. Protams, visgrūtāk ir tā kā pārkāpt tam solim pāri, bet, piemēram, es zinu arī savus draugus, kuriem ir arī redzes invaliditāte, kuri ir sākuši strādāt arī citos uzņēmumos, un tas ir tas pozitīvais piemērs, ka viņi uzstāda to latiņu, un viņi vienkārši laiku tiek pozicionēti kā gan labākais darbinieks.
tas būtu tāds ļoti abstrakts par piemēriem, bet kopumā, jā, tas ir tieši tāpat, kā tikpat labi varētu pajautāt piemēru par jebkuru kolēģi, ar ko mēs kopā esam strādājuši. Tas ir, es vienkārši jebkuru kolēģi uztveru kā vienlīdzīgi, neatkarīgi no tā, vai ir invaliditāte vai nav. Jā, tā jau tā teikt cilvēka personība. Jā. Tur personībā vai iesaistās invaliditāte vai nē, tas jau tā teikt arī varētu būt droši vien katru pašu rokās. Cik daudz es gribu uzsvērt, ka man ir invaliditāte vai nezinu, kāda vecāka trauma, un tā katru reizi, kad to pasaka aiziet, piemēram, pacēla kasti, tad tu visu laiku tur stāst, vai es tur bērnībā nokritu no ričuka, man rokas sāp, ka es necelšu. Nē, bet tas jau tas tīpaši, piemēram, mūsdienās ar sēdošu darbu, ļoti daudziem cilvēkiem ir muguras problēmas. Un arī tad ir atkal jautājums par to, kurā brīdī tu to nokomunicē. Tās situācijas jau ir ikdienā. Viņas ir bieži, viņas ir vienkārši tad ir jautājums tieši par to, kā tu veido savu darbu, kā tu plāno savu darbu, un reāli pamatā ir tā, ja tu spēj garantēt un ja tu spēj nodrošināt, ka tu izpildi savus tiešos darba pienākumus, tad tas, vai tu kaut ko blakus tam nevari vai vari izdarīt, tas jau ir atkarīgs vispār no darba plānošanas. Protams, šī brīdī vislielākā atbildība un pat ne atbildība, bet vislielākā atbildība un veiksmes faktors, manuprāt, ir tieši no tiešā priekšnieka un padotā sadarbības. Tad, respektīvi, ja cilvēks ar invaliditāti un tas cilvēks, kurš vada un deleģē viņa darbus, vai tas cilvēks, kurš to deleģē, spēj izprast vajadzības, spēj būt fleksibls un spēj padomāt par kaut kādiem citiem variantiem, kā mēs varam sasniegt to pašu rezultātu pieejamā veidā. Jā, un tagad mūsdienu pasaulē jau sākās attālinātie darbi, tad par tādu tehnisko vides pielāgošanu dažs labs vispār var aizmirst droši vien. Tas darbinieks sēž savā dzīvoklī, savā mājā un dara pienākumus, un viņš izpilda tos uzdevumus. Mani kā, darba devēju, nemaz neinteresē, ko tu dari dienā. Man galvenais, lai tu sasniedz to rezultātu, par ko mēs vienojāmies. Vai varētu būt tā, ka šie cilvēki ar invaliditāti nevar sev uzstādīt šos limitus, jo viņi vienkārši negrib vai nespēja atzīt to, ka viņiem ir šī invaliditāte? Tas jau būtu jautājums jums. Es domāju, ka tas ir atkal atpakaļ par to, kāda ir cilvēka. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti pieņemt savus tieši limitus un iespējas redzes ziņā. Mēs paši zinām, ir cilvēki, kur ir pilnīgi neredzīgi, viņi atsakās iet ar spieķi, viņi uzskata, ka viņi var iet bez spieķa, kas ir bīstami ne tikai pašam cilvēkam, bet arī apkārtējai videi. Tieši tāpatās, manuprāt, tā problēma ir vairāk tieši vājredzīgo cilvēku pusē, kad viņi domā vispār redzes kopumā. Es zinu arī ļoti daudz cilvēkus, kuri ir redzīgi cilvēki, kuriem vajag sākt lietot brilles, bet viņiem ir ļoti grūti pārkāpt pāri šim solim un aiziet uz optiku, aiziet pie acārsta un dabūt tās pirmās brilles. Tāpēc es pieļauju, ka ir arī ļoti daudz vājredzīgi cilvēki, kuriem ir tieši tāpatās, ka viņi vienkārši negrib, bet realitātē jau tā, ka tev šķiet, ka tev vērtēs mazāk, tev šķiet, ka tev vērtēs savādāk. Ja tavs darba devējs ir saprotošs un pretīmnākošs, tas neko nemainīs. Tu beigsi pārstāsi bojāt savu veselību un tev būs vieglāk strādāt. Piemēram, es zinu, man ir bijuši kolēģi, kuriem reāli vajag brilles, bet viņi strādā ar milzīgu zoomu vienkārši pa visu ekrānu, un ir skaidrs, ka cilvēkam vajag jau kaut kādu nopietnāku tehnisko palīgu līdzekli, bet viņš vienkārši nav spējīgs emocionāli pārkāpt pāri šim solim. Jā, man liekas, ka jaunieši pārsvarā tiešot viņu ir viens no krišanas, klupšanas akmeņiem, kad viņi sabojā redzi līdz pēdējai kritiskai stadijai, kad viņi vairs netiek ārā no brillēm, ir tas, kad viņam ir sliktāka redze, tad viens ieteikums parasti kad sēdi tuvāk, vai arī otrs tev vajag tad brilles, bet viņi ko izdara, viņi aizsēžās tālāk, tātad visu dienu strādā ar sažmiegtām acīm, un rezumēju tāds, ka viņi aiziet pie acu ārstā, un tur jau ir diagnoze ir nopietnāka. Jā, lieli mīnusi, plusi, un beigās jau brilles, un daktars saka, šeit vairs tu pat ar vingrinājumiem netiks krastā, jo principā tu esi ielaidis pats. Tas jau ar jebkuru slimību, tu vari pieņemt to, kad tev ir tā kā jāizārstē, tur iesnas un vispārējais, vai arī tu nostaigā līdz, kas ir nākamais angīna, un beigās jau krītamā skaitas un vispārējais, jo tikai tāpēc, kad es taču neslimoju, es esmu stiprs. Jā, bet tā ir tā sevis izprašana kopumā, bet varbūt mēs varētu pārlikt uz citu tēmu, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāli šī brīdī, kas ir tas pirmais solis un tā uzsākšana, jo, protams, mēs šeit sēžam, mēs esam cilvēki, kuri strādā ar neredzīgiem, vardzīgiem cilvēkiem, kuri jūs zina un kuri jūs vērtē objektīvi.
teiksim tā, mēs spējam, jo mēs zinām vairākus cilvēkus ar redzes traucējumiem, līdz ar to mēs spējam saprast, ka cilvēks ir cilvēks. Bet, manuprāt, tā lielākā problēma, ja mēs runājam kopumā par nodarbinātību, tad tā ir tā, ka cilvēki ļoti baidās, pat ne baidās, viņi vienkārši nesaprot, kā strādāt ar cilvēku, kuram ir redzes traucējumi, un līdz ar to viņi nevienmēr, bet diezgan bieži vienkārši izvēlās izvairīties no šādas sadarbības kopumā. Ir cilvēki, kuri meklē, bet arī, piemēram, tad, kad es esmu bijusi tieši neredzīgo biedrības pārstāvis, mums ir vairāk kārt nākuši cilvēki, kuri ir prasījuši tieši manuālo darbu, jo viņi uzskata, ka faktiski, piemēram, kastītes salocīt vai tur iepakojumus veidot, to viņi var, jo, tā kā tur faktiski ir tikai roka kustības, bet tajā pat laikā vienmēr ir bijis tāda pat iekšēja dilēma, bet vienkārši tāds iekšējais dialogs ar sevi par to, ka jūs laižat garām milzīgu resursu, jo manuālais darbs un redzes traucējumi, faktiski tas ir pats minimums, ko cilvēks var izdarīt. Manuprāt, visvairāk ir jāstāsta tieši uz intelektuālajām lietām, uz darba lietām, kas ir tieši tā kā vairāk rakstu veidošanas, kas ir arī tie paši projekti, jebkas cits, kas ir tieši darbs ar intelektu, darbs ar smadzenēm, jo tas ir tas, kur jūsu potenciāls ir neizmērojams un kur jūsu limitācijas un nav ierobežots tieši tikpat daudz, cik tās nav ierobežots jebkuram citam cilvēkam. Un tas ir tas pirmais solis, kas, protams, ir grūti pārkāpt pāri un saprast, bet, kā jau es minēju iepriekš, tie cilvēki, kas ir sākuši strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir redzes invaliditāte, un diezgan nopietna redzes invaliditāte, ja tā ir laba, pozitīva sadarbība, tad viņi uzreiz kļūst atvērtāki, viņi visiem arī iesaka, un viņi ļoti popularizē to, ka jā, pie mums strādā cilvēks, kuram ir redzes traucējumi, un tas ir foršs piemērs, bet par maz ir tādu labu, pozitīvu piemēru. Jā, tie var, tā teikt, tie sliktie piemēri grauja visu to kopiem, bet tas ir jebkur, kā jau Madara teica, jā, tu aizbrauc ārzemēm kā latvietis, tas pats arī ar velobraucējiem, ar motociklistiem, ar autovadītājiem, viens izdara muļķību, cieši jau visi. Pēkšņi, tā latiņa tāda novilkt, visi jau viņi ir vienādi. Neredzīgie kā kopiena jau cieši. Jā. Bet tas ir tas jūsu uzdevums, ko mēs esam arī vairāk kārt runājuši tieši ar jauniešiem, ka tev ir jāiet, tev ir jāstāsta, piesakies, ej uz intervijām un uzreiz jau sāc komunicēt. Es domāju, ka šī atslēga ir komunikācija, ka tev uzreiz ir jāsāk runāt par to, ka jā, man ir ierobežojumi, bet es varu izdarīt, jo vislielākais, kas traucē, ir nezināšana. Stereotipi, bet arī vienkārši nezināšana, jo mēs, normāls cilvēks, kurš ikdienā nestrādā ar neredzīgo biedrību un ar neredzīgiem cilvēkiem kopumā, viņš nezina, kas ir palīga līdzekļi, viņš nezina, kāda ir palīga līdzekļi, viņš nezina, kāda ir tā pielāgotības līmenis, respektīvi, ka dators ir pielāgots, telefons ir pielāgots, viss, kas ir digitālā vide, ir pieejama un pielāgota, un tas ir tas stereotips, kas pārsvarā ir apmēram tā kā, jūs jau vairāk kā rokām neko izdarīt nevarat, jo jūs taču neredzat. Bet īstenībā tās ir muļķības. Viss, kas ir datorā, viss, kas ir telefonā, viss, kas ir digitāls, ir pilnīgi 100% pielāgots. Jā, tātad neredzīgiem nedusmoties, ja darba devēji vai kādi intervētāji uzdod varbūt dažreiz viņiem liekas muļķīgus jautājumus, bet tas ir tikai nezināšanas pēc. Jā, bet tas ir tas pats, kas... Man liekas, tu, Elīze, tādā ziņā esi ļoti pozitīvs piemērs, jo tev nav bremzes un aizturas tajā brīdī, kad kāds tev pajautā, piemēram, par to, piemēram, kāpēc tu neredzi. Jo ļoti daudziem cilvēkiem tā ir ļoti sensitīva tēma, viņi negrib iegrimt, viņi negrib stāstīt vai vēl kaut ko, bet tajā pat laikā, plus vēl ir arī cilvēciski saprotams, mēs to pajautājam vienu reizi, bet jums to pajautā 150 un 200 reizes, un, protams, ka pie 150 reizes ir apnicis, un tā kā, cik var apmēram, jā, bet tā kā tā pirmā pieredze ir tas cilvēkiem vienkārši interesē, un tad jau pat nav runa par kaut kādiem, es nezinu, padziļinātiem līmeņiem, viņš vienkārši cenšas izprast, viņš cenšas saprast, tāpēc viņš arī jautā, jo vienkārši viņš nekad dzīvē neko tādu nav redzējis. Jā, varbūt ir vēl kādas pretrunas, ko jūs saskatāt starp neredzīga cilvēka realitāti un kaut kādiem cilvēku uzskatiem. Piemēram, tu jau minēji, ka neredzīgie var strādāt tikai ar rokām. Tātad kontekstā ar šiem darba meklējumiem, kas būtu vēl tādas lietas, ko bieži vien piemin?
Mēs neesam īsti bijuši tajā otrajā pusē. Mums ir ļoti grūti spriest par to, ko domā citi darba devēji un kā notiek interviju process, bet es domāju, ka tā komunikācija ir vissvarīgākā, un, manuprāt, visgrūtāk ir cilvēkiem, it īpaši tiem, kuriem jau no bērnības ir redzes invaliditāte, atrast to pirmo darbu, un tas ir tas, kas pēc tam arī traucē, jo ļoti daudziem cilvēkiem, kuri nav pieraduši strādāt, viņiem nav darba disciplīnas. Un es zinu, tā kā, ja mēs runājam par negatīvajām lietām, par to, kas rada negatīvus piemērus, tad es zinu, ka, piemēram, cilvēki, kuri nekad nav bijuši darba tirgu, šī gadījumā tie bija cilvēki ar redzes invaliditāti, bet tas var būt jebkurš cilvēks, kurš visu mūžu dzīvojas uz pabalstiem, ka tajā brīdī, kad viņam ir jāsāk strādāt, viņam ir absolūti nesaprotami un neizpildāmi nostrādāt 8 stundas vai atpūsties tikai tad, kad ir pusdienas laiks. Vai, tā kā saprast, piemēram, ka, ja tu esi darbā, tu dari darbu, vai, ja tev darbs sāks 8, tu darbā esi 8, nevis 10, jo tev tajā rītā nāca miegs. Un tā ir tā darba disciplīna, kur atkal tas ir tas solis, kas ir jāizdara pašam cilvēkam, ka viņam ir jāsaprot, piemēram, pašam sev jāliek kaut kādā ritmā, rutīnā un jāsaprot tā atbildība, kas tev ir pret darbu devēju. Bet, ja tev nekad dzīvē nav bijis tāda pieredze, protams, ka tu nezini. Tas ir tieši tāpat, kā mums nav, piemēram, cilvēkam nav sadarbības ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti, viņš nezina, kā strādāt, tieši tāpat cilvēkam, kuram ir redzes invaliditāte, kurš nekad dzīvē nav strādājis, viņš nezina, kā tas ir, ka viņam ir darbs. Jā. Tad varbūt jūs varētu vēl minēt kādas lietas, ko cilvēki varētu mainīt kopumā. Ļoti plašs jautājums. Jā, ļoti plašs, bet tā kā, vairāk tāds, kas rezumētu jau šo. Globāls, tas jau arī bija tāpatām kā jums Almērā, kad jums bija no personāla atlases tas cilvēks, un viņš stāstīja, kad cik viņš arī aprunājās ar saviem kolēģiem no citiem uzņēmumiem, kad visiem jau tas principā atbild bija visiem viena. Mums nav bijusi pieredze, mums ir baila, mēs nezinām, kā, tas cilvēciskais faktors, tā nemācēšana, nezināšana, tas tāpatām kā bezmazliet pirmā diena, kad tu ej uz skolu. Bet tā ir jebkura jauna pieredze. Tā kā cilvēkam vispār ir tendence, manuprāt, jebkuram cilvēkam ir tendence būt stresā un ļoti satraukties par lietām, kuras viņš nekad dzīvē nav darījis, vai ja viņš nonāk situācijā, kurā viņš nekad dzīvē nav bijis. Un tieši tāpat, pat tad, ja tas ir ļoti pieredzējis un zinošs darba devējs, ja pie viņa ierodās cilvēks ar redzes invaliditāti, vai arī, piemēram, ļoti labi tas var būt nedzirdīgs cilvēks, vai jebkāda cita invaliditāte, viņam nav bijusi tāda pieredze, viņš vienkārši nesaprot, no kuras puses tam ķerties klāt un kā šo situāciju risināt, un viņš vienkārši ir tādā mazliet šoka stāvoklī un nespēja izvērtēt plusus un mīnusus, bet tas ir pilnīgi normāli, tas ir dabīgi, tā notiek ar jebkuru cilvēku. Mans ieteikums, kas visticamāk ir absolūti nepareizs ieteikums, bet tad, kad es pētīju, es lasīju, tas jau ir gadus atpakaļ, bet es lasīju tiesību sarga rekomendācijas par darbu ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Un tajā brīdī es jau strādāju ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti, un es arī viņiem teicu, ka, ja man būtu jāpieņem lēmums, un es pirms lēmuma pieņemšanas izlasītu šo rekomendāciju pēdiņās, es tos cilvēkus nepieņemu darbā, vienalga, cik viņi ir kompetenti vai nav, jo tā rekomendācija neatbilst patiesībai, viņa ir ļoti agresīvā tonī rakstīta, ietverot lietas, par kurām mēs jau pirms tam runājām, par to, ka tu nedrīkst teikt skaties, tu nedrīkst teikt redzi vai vēl kaut ko, kas ir pilnīgas muļķības. Līdz ar to tas ir izvērtēt, manuprāt, tas ir vienkārši mēģināt pakāpties to soli apakaļ, izvērtēt cilvēka darba pieredzi, izvērtēt cilvēka personību un kompetences un saprast, vai tu mani interesē kā cilvēks kopumā. Un tad mēģināt risināt, vai fiziski ir iespējama sadarbība. Respektīvi, ir skaidrs, ka, piemēram, neredzīgs cilvēks nestrādās grafiskajā dizainā. Pie esošās pielāgotības nevar. Varbūt tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību viss ir iespējams, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka tas nav pieejams. Tajā pat laikā, piemēram, strādāt kaut kādā žurnālistikā vai radio vai mūzikā, tas ir iespējams. Vienkārši atkal ir jautājums par to, kā rīkoties. Un arī no otras puses, manuprāt, tas ir arī ieteikums vajadzīgiem, neredzīgiem jauniešiem un arī pieaugušiem, bet jauniešiem varbūt vairāk piesakieties maksimāli daudz intervijām.
ejiet uz maksimāli daudz intervijām un stāstiet vienu to pašu entās reizes, jo vairāk jūs paši iesiet, jo vairāk jūs paši stāstīsiet, jo plašāk tā informācija tiks izpausta un tā kā sadzirdēta. Protams, mēs nevaram sagaidīt, ka visi sadzirdēs un visi mainīs savu viedokli, bet es ceru, ka būs kaut kāds procents, kas to sadzirdēs un uztvers, jo reāli Latvijā ir aptuveni 10,000 cilvēku ar redzes invaliditāti. Pie esošā darba tirgus un pie esošo kvalificētu darbinieku trūkuma, manuprāt, tas ir resurss, kas ir vienkārši neapgūts un kas ir neizsmeļams resurss. Ja tīpaši mēs runājam par kvalificētiem darbiniekiem, tad par cilvēkiem, kuriem ir izglītība un kuri strādā tomēr digitālajā vidē, ja, kuri neloca kastītes, netaisa iepakojumus, neskalda malku, bet kuri reāli strādā jau citā līmenī. Un tas ir tas līmenis, kurā jūs esat visnoderīgākie. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, tiem, ko es zinu, kas ir jaunieši vai arī pieaugušie, jums ir labas izglītības, jūs esat pabeiguši augstskolas, un līdz ar to jums ir ko dot, jums ir ko piedāvāt darba tirgumu. Bet, jo vairāk jūs iesiet, jo lielāku troksni jūs radīsiet, tādā ziņā, ne tādu troksni, bet, jo vairāk jūs būsiet pamanāmi un redzami, un cilvēki jūs redzēs un sapratīs, kad jūs esiet, jo vairāk jūs atvērsiet durvis ne tikai sev, bet arī citiem jauniešiem, kuri mēģinās aiz jums. Un it īpaši, ja mēs redzam pozitīvu iespēju, tas ir tas, ko es minēju iepriekš, viens negatīvs iespējas var sabojāt pilnīgi visai kopienai, bet tieši tāpat tās viens pozitīvs iespējas var atvērt durvis, un cilvēks var izlemt pieņemt darbā vēl 5 citus cilvēkus ar redzes traucējumiem, tikai tāpēc, ka viens bija izcili labs. Principā tā ir jūsu cīņa ar to, ka jums ir jāiepazīstina sabiedrība ar sevi, jāparāda, ka jūs esat, ka jūs nedzīvojat tikai kaut kādā ciematā un tur beidzās robeža un tālāk jūs nenākat. Tas arī, kad mēs aicinājām šos te vieslektorus, kad man prasa, kā man sagatavoties, un es iedevu tos jūsu podkastus noklausīties, un cilvēks pēc tam teica, ka wow, tas man palīdzēja sagatavoties, saprast, ko, kā, kāpēc, un tāpēc, viens ir caur šiem te podkastiem, un ja jūs, tā teikt, tātad šis te skaļāk dosiet viņus uz āru, un iesiet arī paši uz intervijām, un pieteiksieties, un kaut kur vēl pareklamēsties, tāpatām, kā jūs kad gājāt uz lampu, uz lielu pasākumu ieradāties un bijāt atvērti tur, jo vairāk jūs redzēs, dzirdēs, jo vairāk mēs ar jums, tā teikt, iepazīsimies, izpratīsim un beigās sapratīsim, hei, klausies, tas nav tik traki, vienkārši saņem sev rokās. Un man liekas, ka tagad arī šīs paaudzes, kas ir 20 gadi, 20, 30, ir ļoti daudz atvērtākas par vecāku gadagājumu cilvēkiem. Jā. Protams, tas nevienmēr ir atkarīgs no paaudzes, jo tas arī ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir izglītots dažādos jautājumos. Bet es domāju, tas ir arī faktiski arī, ja mēs paskatāmies tieši uz neredzīgajiem cilvēkiem un vārdzīgiem cilvēkiem, tad tā atšķirība ir milzīga un ar katru nākamo paudzi jūs paši kļūstat aizvien aktīvāki. Un, jo ir tā, ka padomju laikos, kāpēc arī Kristaps teica, ejiet ārā no ciemata, jo padomju laikos bija tā, ka cilvēki ar invaliditāti neeksistē. Jums tika uzbūvēti speciāli ciemati, tā skaitā Strazdmuiži, kurā mēs šobrīd atrodamies, un viņi koncentrējās vienā vietā, un tāpēc, kad vēl joprojām biedrībām, kurām ir invaliditātes, ir īpašumi un ir, piemēram, tieši dzīvokļi, kurus izīrē cilvēkiem ar konkrēto invaliditāti, ir loģiski, ka viņi vēl joprojām turpina koncentrēties savos tajos mikrorajonos, ciematos, sauksim kā gribam, bet tas ir atkal tas, un tāpēc cilvēki kļūst ļoti, viņi jau tā pa dzīvi ir introverti, bet tas vēl vairāk viņus tā kā noslēdz savā kopienā, savā sabiedrībā, un viņiem ir ļoti grūti iziet ārā. Ir ļoti, piemēram, vecāku gadagāju cilvēkiem, viņi pat nevar pāriet pāri ielai, lai aiziet uz poliklīniku, viņiem vajag, lai ģimenes ārsts nāk pie viņiem uz mājām. Savukārt, jums tas nav aktuāli. Un, man liekas, gan darba devējs, gan darba ņēvējs, respektīvi, gan cilvēks ar redzes invaliditāti, gan tas, kurš viņu varētu pieņemt darbā, tas, jo, kā jau tu minēji, katra nākamā paudze informācija ir aizvien vairāk, un tādā ziņā ir ļoti uzslavējami tie cilvēki, kas ir neredzīgi, kas ir, piemēram, ir Lielbritānijā viena radio DJ, kura veido saturu, ir Amerikā viens profesionāls skateris, kurš brauc ar skateboardu, kurš ir neredzīgs, ja? Un viņu video, viņa TikToki, viss pārējais parāda spēju tā kā cilvēkiem dot iespēju un papildus informāciju. Manuprāt, tas ir tas, kas ir svarīgi, ka viens ir tas, ka tu teorētiski zini,
otrs ir tas, ka tu redzi. Un es zinu ļoti daudz cilvēku, kur izmanto runas funkciju telefonos vai datoros, ne tīpaši telefonos, ja? Un tas kļūst par tādu tā kā, es pat nezinu, apskates objektu apmēram katru reizi, kad viņi ienāk jaunā vidē. Bet arī no tā nevajag, tas ir tas, ko es jau pirms tam minēju, nevajag par to apvainoties. Jā, tas var būt kaitinoši, bet vienkārši uztveriet to, kā foršu spēļmetiņu, ko parādīt citiem, un arī vienkārši pastāstīt. Tas ir tā kā jūs paši agrāk minējāt, ka redzes invaliditāte ir savā ziņā superspēja. Vienkārši tā arī to uztvert un vienkārši runāt, neapvainoties. Ja ir kāds aizskarošs jautājums, ja tiek pārkāptas robežas, tad, protams, jā, bet tajā pat laikā uztvert to, ka cilvēki jautā nezināšanas pēc. Ne jau tāpēc, ka viņiem ir vēlme aizskart vai vēlme aizvainot, bet lielākajai daļai sabiedrības tas ir tīri tāda pamata interese par to, ka es nekad dzīvē neesmu redzējis šādu cilvēku, kā tas ir. Jā, es atceros arī viena pasniedzēja, kas strādā Strazumuižas skolā, minēja to, ka tad, kad viņai bija gadi 17, 18, viņai bija šī te attieksme, ka, ko es tur iešu pie tiem redzīgajiem, šeit jau mums tāpat viss ir uz vietas, un mums te būs savas deju nodarbības, un mēs te veidosim savas ballītes, un līdz ar to varētu pat atrasties kādi cilvēki, kas varētu apgalvot, hei, tagad ciematā vairs nekas nenotiek, tikai šie ciemata svētki, vēl kaut kas, kādreiz te bija līgo balles un vēl viss kaut kas, bet īstenībā jau tā nemaz nav. Nē, bet tur tā lieta vienkārši jābūt integrētiem un jāspēj pašiem integrēties un jābūt atvērtiem. Es domāju, ka atvērtums un komunikācija no abām pusēm ir tas veiksmes faktors, lai veidotu nodarbinātību, lai veidotu karjeras un lai jūs varētu piepildīt savu potenciālu kā darbinieki. Un arī nākotnē kā darba devēji. Jā, tad uz šīs pozitīvās nots, ja nevienam vairs nav ko piebilst, mēs varētu noslēgt šo podkāsta sēriju. Un tātad mēs šodien runājām par sadarbošanos ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Paldies, ka noklausījāties šo sēriju. Gaidiet nākamo! Projekts Education is Key tiek finansēts ar Eiropas komisijas Erasmus+ maza izmēra partnerību pieaugušo izglītībā, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.